Mēs redzam, ka tā mēs turpināt vairs nevaram. Mums ir kapitāla sabiedrība padoms, kur ir daudz politiskie cilvēki, kas ir izgājuši tā saucamo Grafa institūtu, un kuri saņem arī miljonus kopumā pa visiem kopumā katru gadu šajās padomu algās un nodokļos. Jā, atzīst, padomu algas salīdzinoši ir mazākas par valdes algām daudzām kapitāla sabiedrībām. Labi, bet ja mēs salīdzinām, kur un kā mums ir cik šīs padomas un kur mēs varam noīsināt, tur mēs acīm redzam, ka šo padomas locekļu skaits, kas ir kaut vai pāris 1000 vai 3000 mēnesī, aprēķinātās pie vienas sēdes mēnesī, piedodiet, atvainojiet, tā ir neadekvāta alga. Viņi visi savieno ar pilnu slodzi kādā valsts aparātā vai kādā citā kapitāla sabiedrībā vai valdē. Vienā uzņēmumā ir valdē, citā uzņēmumā iespējams pat savstarpēji izaicinājumu vai konkurējošai padomē. Bet augustā stājās vai spēkā attiecīgi ierobežojumi? Jā, mēs redzam, ka arī šī ierobežojumi pilnībā nav sasnieguši savu mērķi.